Daugavpils Satiksme turpina ieviest energoefektīvus risinājumus pilsētas transporta sistēmas uzlabošanai. Šī projekta ietvaros uzņēmums iegādājies 47 autobusus, kas darbojas izmantojot videi draudzīgus enerģijas avotus. Īpašs uzsvers likts uz drošību un efektivitāti. Ir būtiski atzīmēt, ka šobrīd mūsu autobusu parks sastāv lielākoties no autobusiem, kas darbojās tīri no elektrības, kā arī no autobusiem, kas darbojās uz saspiestu dabasgāzi. Tātad tie ir būtiski ekoloģiskāki ar mazākiem izmešiem nekā mums ierastie dīzeļa motora autobusi. Vēl būtiski piezīmēt ir arī faktu, ka šī transporta līdzekļi ir zināmā mērā klusāki nekā ierastie autobusi. Tātad arī komforta līmenis iedzīvotājiem pilsētā noteikti ir izteikti pozitīvāks. Jaunie autobusi ir videi draudzīgāki salīdzinājumā ar tradicionālajiem dīzeļa autobusiem. Elektrobusi nerada kaitīgus izmešus, kas veicina gaisa piesārņojumu un negatīvi ietekmē cilvēka veselību. Turklāt tie darbojas daudz klusāk, kas palīdz samazināt pilsētvides trokšņu piesārņojumu, padarot gaisotni patīkamāku un mierīgāku gan iedzīvotājiem, gan turistiem. Visbeidzot, pārēja uz alternatīvajiem enerģijas avotiem, piemēram, elektrību un dabasgāzi, palīdz samazināt atkarību no naftas, kas ir ierobežots resurss un kura cenas var būt ļoti nestabilas. Kopīgi ar transporta iegādi uzņēmumā tika izbūvēta visa nepieciešamā infrastruktūra, lai apkalpotu jaunos autobusus. Viss iegādātais transports tiek uzpildīts speciāli aprīkotās stācijās, kur tiek ievēroti visi drošības standarti. Šie autobusi tiek uzpildīti ar saspiestu dabasgāzi. Uzpildes laiks ir atkarīgs no uzpildāma autobusu skaita viena brīdi un var aizņemt no 10 minūtēm līdz 1 stundai. Pilnu balonu pietek aptuveni 500 km nobraukšanai. Elektriskie autobusi uzlādējas 4-5 stundas laikā, un ar vienu uzlādi var dobraukt aptuveni 200 km. Daugavpils satiksmes speciālisti pastāstīja, ka elektroautobusu uzlādes stācijas atrodas pietiekamā attālumā viena no otras. Tas samazina aizdegšanās risku un novērš uguns izplatīšanos. Viena autobusa aizdegšanās gadījumā citi transporta līdzekļi un infrastruktūra necietīs, pateicoties iepriekš paredzētajam drošības projektam. Jauno autobusu ērtības pozitīvi ietekmē kopējo brauciena iespaidu. Mūsuprāt, svarīgi arī tas, ka šā tendence ir ļoti izplatīta visā pasaulē. Tātad lielākā daļa valstis un pilsētas pāriet tieši uz sabiedrisko transportu, kas darbojas uz elektrības vai arī darbojas uz saspiesto dabasgāzi. Tādā veidā nodrošināt gan lielāku ekoloģiju, gan arī zaļāko kursu, kas šobrīd ir aktuāls visā Eiropā. Energoefektīvie Daugavpils satiksmes autobusi ir solis uz priekšu ilgtspējīgas un drošas transporta sistēmas izveidē. Rūpes par drošību un ekoloģiskumu padara šīs izmaiņas par nozīmīgu ieguldījumu mūsu pilsētas un tās iedzīvotāju nākotnē.